No, rojams čisti mājā. Davai dragās. Laižam prom. Nahoj, Torman. Brauks uz labākiem laukiem. Arman, pasaka YouTube'am. Čau. Čau. Tā, jāuzfilmē te vēl viena sērija. Reiku slavenās brilles. Tās ir kolēģi. Uzfilmēs to YouTube un laižam tagad uz mežu. Man vēl bišķi jāpazāģē, cerams, ka paspēšu līdz 2 strēles. Un cerams, ka neatbrauks kaut kad neatkarīgiem bija jābūt vakar it kā vakar nebija varbūt šodien. Un tā kaut kā. Kroč, tad mēs ceļamies uz citu māju, uz Timbers māju. Tur jau kaut kāda sērija bijis, kur tas lielais televizors. Braukšu uz turien. Būs pirmā nakti bez Armanda. Laikam 2 naktis jau viņš jau kamēr. Es jau viņam dahu, ka jāpiezāģēs, kamēr viņš to novedīs. Un tad jau mēs jau laižam pa lielām mājās. Šodien ir otrdien. Mājās mēs braucam ceturtdien. Tā kā tā, šodien un rīt vēl jāstrādā. Un tad redzēs, kā nākamā cirsumī. Izskatās interesanti gar mājām. Atkal. Un vienā slīpumā viss no mājām uz augšu. Tā kā šeit, piemēram, būtu jāzāģē mājas un mešs. Tad redzēs, tur it kā rādās pēc datiem, ka tur ir labs mešs. Uz 6 hektāriem 600 kubu kopšanā. Jo tur, kur Armāns vēd, tur bija 8 hektāri. Un es nozāģēju 700 laikam. Jā, tad tur jābūt vēl labākam. Un te jau redzēs, vēl jau kādu pāris 100 vajadzētu nozāģēt, bet man servis vēl kaut kādu dienu būs. Tā kā huviņi zina, kā tur ies. Te redzēs. Ja bieži jāpaskrūvē, tur jāsašēbo galu un pāris cilindri jānomaina. Tā kaut kā. Laiž tāds fortišs kā manī, tikai jaunāks. Man jau nav tik jauns, bieži viņa kļūdām. Kā jau teicu, jābrauc uz Latviju, būs mājā. Jāsavad malka. Un kāds sienrulus jāiemet. Tad jau būs zejbīs. Tā kā tā. Davai, tā jau tiekamies vēlāk no mežā. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. And I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. No, I'm not giving in.
kas koks ir visur. Tur mēs strādājam pie viņiem. Nu, cik nu pie viņiem viņi dod mums mežu. Mums nav nekāds starpnieks, kā citi iedomājušies. Viņi vienkārši tie, kas ir meža apsaimniekotāji, un tad viņiem vajag, kas izstrādā tos meža īpašnieku mežu. Kaut kā tā. Atā! Viņi tam vajag nedot ceļu. Sandra, te reku viena māja var nopiet. Nē, šī nebija tā. Bet nu, gan jau viņi arī var nopiet. Es vēl parādīšu, te vēl pāris ir labs. Tāds jau visu saimniecību arī var dabūt. Tur reku var vasarnīcu uztaisīt. Pie ezera, tā nav pļauna. Es Sandra, kas pa māju. Kādu vainu. Tur, ko kāds neizņēmis likumu. Tur, ko ezers, tur, ko lajāji. Tur cilvēki makšķerē kā dienu. Var redzēt. Tur klinči. Instagramā varēs izsākt smuks bildītes sataisīt. Nelīdzenis ceļš te ir. Zāle neaug, akmeņains, nebūs jāpļauj. Pirmīt briļanti filmēt fragmenti, man aizmirst kameru ieslēgt. Tāda ļoti neveikala. Viens, tas, kas tur aizmugurēja, tas ir Armandito. Viņš grib strādāt, brauc pakaļ. Viņš grib zināt, kur es braucu. Viņš vien pats nevar atrast mežu. Varēja darīt. Atpas pa ezeru. Tas jau pist pa maliņu. Viņi te baigi reti, kurš dod ceļu. Šūpojies šodien, šūpojies lieldienās. Ja gadījumā es aizmirstu, tad jau precīzi lieldienas un laimīgs Jāņus. Tiekamies pēc šūpoju svētkiem, Oliņu svētkiem. Zviedri ļoti smuku krāmē. Nu tā kā Armandam viss izbesās, tev šad līdzīgi krāmē. Vienkārši viss gala uz visām pusēm. Bet nu, izņemot agans, vispārējo cenšās krāmēt normāli. Bet nu gan jau viņa pieradīs visu pie Zviedriem. Vēl Armandam tik daudz baļķinieku rauj nost, materiāli droši vien ierauga viņa čups. Saprot, ka tur jau ir sviest maisi sakrāmēt. Vakar bija kaut kāda strīpām, viņi tur bija, man liekas, ja nemaldos, kaut kādas 5 smagie vai 6 stāvēja. Gaidīja, kamēr tur bišķi nokaisīs kalnu, bet čupām viņi bija. Vēl īstas nav uzfilmējis to vērķi, kas viņiem krāmē. Viņiem ir tāds baigais aparāts, transporta līdzeklis, piebrauc pie čupas, tad viņš var uz sāniem pabraukt, pavizināties vai kā pārcelties.
Un tad viņš krāmē ar baigi lielo kausu. Tādu pašu kausu, kā guru strādā ostā. Un tādiem krāmē, ja viņiem fiskar daudziem nav. Tur tāds babenīns brauc. Tā ir nav fiskars, un tad viņiem bieži krāmē. Kaut kad jau mošku uztrāpīs viņu, kā fragmenti jau pagājušajā reizes filmēja, kā viņš sāniem gāja, bet atkal nebija kamera ieslēdzis. Gadās. Tā kaut kā. Krašs 40 km kā uz mežu jābrauc, bet gan arī stunda aiziet. Vajag ātri nevar pabraukt. 60. Jā, atvēlk uz 70, tad 100 punktu kaut kur ir bederi. Tā kā tā. Armands šitā, Dievs. Reko, tas tā operācija. Paldies Dievam, viņš neko nekrāmē. Cerams, ka nenokuļukoju kameru, jo man te bija saspiedies. Bija baigs. Tagad jāmēģina paspēt, kamēr man viņi neizgriež priekšā. Vakar jau es iebraucu bišķi pa dziļu nomalītē. Smagais kaut kur griezīsies uz šiem riņķi. Bez krāna. Man nelaiž. Ja iet kauties būs, iet pasaukt ar mani.
Nu čau. Uzlādējušies ir. Pieštrapēs un tad jau mauks tālāk. Jau cirsim nobeidz, nebija ilgi iezāģē. Ko viņas ir? 3-4 stundas. Domāju bija, ka būs ilgāk. Jā. Gan ir durvīm dabūja papīra. Tagad tā. Vai ir augstuma. Baigi veselīgs Harim nav, jo strēle īsti nav kur atdurst, nodurst, iedurst. Viņš tur tagad tur kustās, tad viņš tur sitās. Jā, sūdīgi. Te pārējie trēļi labāk. Aizmūs trēles, redzēja, cik ātri. Baigais winter times sākās. Snow. Kas pa bedrēm. Kāds te ir tas laiks. Šis trēls līdzīgs, vai šis pats bija man vienā video arī YouTube'ā. Viņam tā dirsi atsevišķi kustās. Sanāk, ka viņš tur arī viss tur atsevišķi. Oi. Uspakojся. Tās ir pa pašu maliņu. Mēs Armandu izsveicinām. Tad, kad nav aizņemts rokas. Es nezinu, vai var redzēt, vai nevar. Tad tur nevar redzēt. Nē, kroči tur viss slikti. Abi devēji manis brauc. Laikam nezvanīja. Kaut kāds 6 numurs zvanīja. Prasīja, kurī. Es nezinu, vai tur, ja tur apstādinās, var redzēt, ka tie akmeņi, vai tie mājas ir sastutēts uz akmeņi. Nav brīnums, ka tie latviešiem jābrauc strādāt. Tā viņi te hujāri. Abi devēji. Nav jau tik traki.
Daudz brauc. Reku Baumans jau to pretēji Cirsam jau izzināja. Tas bija pirmā reize, kad es atbraucu uz Zviedriju, tevuši viņu veidu. Jā. Ko man to kādu laidīs lejā huīņas? Bies te iet caur tiltu. Arī ciklā. Tu pats būs TikTokā, bļa. Baļķinieki bez baļķiem. Auka, bļa. Kā tev tur ir? Tev kaputs nolidojas no. No ko nākamais rīts? Šī ir trešdiena, pēdējā diena. Jāpastrādā, jāsagatavo traķis. Laikam, kad krāsas sprausli jānomaina. Cerams, tā ir vainīgi. Mīži biškiņ krāsa. Nomainīs to. Tur ir kā nevajadzētu būt baigām ķibelēm. Un tad jau laidīs rīt mājā. Saka, lieldienas ir klāt. Tagad jāizlaiž darbu. Vakar bija mehi klāt. Sataisījām, bišķiņ paskrūvējām. Paldies mehiem pa darbu. Tā kaut kā kračs. Ja kas to aizmirs uz polītē vādu uzlīs. Tev ir te, ko lidost. Sunas vēlas. Nevienu nelido. Attīram roku. Mums te īsti sniegputens. Tā Cirsam ir ļoti interesanti. Vakar zāģējos 29 grādos augšā. Traķis atstāja augšā, tur bija līdzens. Ja lejā īsti nav kur pēc ceļa atstāt. Tad jāizbrauc, jānozāģējās lejā, jāsapildās, jāsasmērējās. Un tad jau jāskatās, cik būs garīgais daudz strādāt. Bet no līdz kādiem 5 jau vajadzētu pastrādāt. Te reku ir kaut kādu materiālu noliktavu. Dahuja. Daudz kūpu. Tā, šī ir S4 šoseja, ja kāds zina. Iet uz Umijā. Un tad es ceļmalā hujārī. Uz darbām ir kaut kāds nepilns 15 minūtes. Rokā jāieliek zemākā. Un tā kaut kā. Aptieksimies mežā tad jau. Te kur staķikā. Malais rukā. Ievadāji. Tā Cirsam ir. Jā. Vajadzētu mošku. Nevar saprast, mošku vēl retāk jāņem ārā. Ei, tu sapratu, ko te īsti vajag. Jānotīra vēl tas stūrs būs. Jālien augšā. Ir bišķi pabijies, man liek. Labi, tur tās 2 eglas. Viņas nevar aizsniegt. Labi, es padomāšu. Jūs jau padomā. Augšā tici. Nebija viegli. Redzes tur lejā. Tur bija kaut
kur tur lejā ceļš. Šitā jau vajadzētu būt Kailenē, bet nu... Jā. Tāpēc īsti arī nesaprot, kas te jākop. Te visi ir jāplūc lejā. Tā reku. Šitā ir tas krāslu spraus, lai kāds gadījumā nezina. Gan jau ir kāds, kas nezina. Un viņi atrodās. Seit. Viena no šitām. Tā jānomaina. Jāizskļuv ārā. Nekas sarežģīts. Skrūvē un daries. Tā kā tā. Krāsas būs sataisīts. Visi iet pa smuko. Jau ir rekuperēt dzelzceļš. Iemals tālāk. Nu ko, jābeidz maiņt. Bišķi iztīrīja kabinetu. Smērēs, salies viss. Vēl jānomaina tā pīna. Jāuzliek jauna. Jāmēģina šis sasmērēt. Nipels ir papisies. Neko. Knipeks un tad jau kaut kā tiks galā. Droši vien ne. Knipeks jau viss var izdarīt. Tā runā. Nu, kaut kā tā. Labi. Es laižu mājā, višķi. Armans nebija savēdz, ies nodot. Naudiņa jāvāc. Kapeiks nekrās, pie kronām netiks. Nav nē. Nu, viņš tikai 2 nedēļu te bija. Tā mēs strādam. Taiscie. Cik pagājušais bija 100? Nu, 10 eiro bija. Pasās, ka Armans vairāk ir dzēr. Vienīgā draudzene, kas mums te ir. Pamēģini tur. Pa? Nu, es jau vajag 10 sekundi.
normāli. Nu, pamēģini. Nā, bet tagad var iet iepirkties, jāsapērkās pa 150 kaut kas ģimenē. Meitē kaut kas jāieķerī. Ko tur tik nav? Cik maksā? Nā, reku vicā. Daudz, John Deere centrā bija lētā. Nu, labi, es te meklēšu sīkai dzimeni. Aizskars aptirināt stopās. Jā, uzfilmē pēdējais noslēguma filtūru. Nu, vēl kuģīti. Bez skaņas runās. Labi, ka mēs nebrauc pa to pusi. Mums ekskursija. Nezināju, filmēt tos. Kā te tas? Parāda čau visiem. Atā. Atā! Paskatās kādu man maziņu istabiņu. Ierūbīt televizorā, lai elektrības nostērē. Tā mums te jādzīvā. Tā kā tā, davai tiekamies citās sērijās un citā laikā izlaižu mājā. Priecīgs Lieldienas un laimīgi jauno gadu! Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold
kroču tā pistola negāja paņēma citu. Zaļ. Sveiciens LV Harvester no konkurentiem.